Šodien gribēju iesākt runājot tieši par sabiedrības pagrimumu. Sabiedrības pagrimumu. Šis vārds neizklausās labi. Mēs visi gribam domāt to labāko par sabiedrību, kurā dzīvojam, par līdzcilvēkiem, kas ir mums apkārt. Tomēr mums nākas pievērst savu domu, savu domāšanu un padomāt, kas vispār notiek? Kādā sabiedrībā mēs šobrīd dzīvojam? Protams, ka Bībele mums atklāja to, ka mēs šeit neesam gluži mājās, un mums nevajadzētu justies kā mājās, jo visapkārt nav tikai Dieva valstības un debesu valstības lietas. Visapkārt ir ļaunas lietas, kustības, lietas, kas notiek, kuras grib arī mūs ietekmēt negatīvā veidā. Un tāpēc varbūt, ka šodien kādu no jums tikai saņemsiet apstiprinājumu tam, ko jūs jau sen zinājāt par to, kas notiek. Kādi citi varbūt jūs būsiet izbrīnīti, ka tādā sabiedrībā mēs dzīvojam, bet šajā vēstī būs arī kāda prieka vēsts, būs kaut kas arī priecīgs jums visiem. Varbūt arī jūs esat saskārušies kādreiz ar to, ka paudzes, kas pirms jums, piemēram, jūsu vecāki, viņiem ir tāda populāra frāze, viņi saka, manos laikos, palīdziet man, manos laikos tā nebija. Manos laikos tā nedarīja. It kā jau katra paudze, atskatoties uz iepriekšējo, saka, mūsu paudzē mēs bijām daudz labāki, mēs bijām cītīgāki, strādīgāki, šķīstāki, bet paskatieties, kas notiek tagad. Ārprāts. Kas tagad notiekās? Un ir arī tāda patiesība, ka ir šīs paudžu dinamikas, to īpaši rietumu pasaulē mēs varam novērot, un domāju, ka arī mūsu zemē, lai gan mums tā vēsture apzinātā nav tik ilga, ka paudzes mētājās pa grāvjiem. Varbūt esat kādreiz dzirdējuši šo domu. Teiksim, Amerikas Savienotajās valstīs to īpaši var redzēt, ka ir kāda paudze, kas ir bijusi ļoti konservatīva, varbūt pat pārāk konservatīva, varbūt pat kādreiz ekstrēmi konservatīva, un tad nākamā paudze uzauga ar tādu riebumu pret to iepriekš pastāvošo kārtību, un tas ir tāds pusauģu identitātes meklējumu stāvoklis, ka tu pretojies visam, kas iepriekš ir pastāvējis, un tad nākamā paudze nonāk tādā pilnīgā, seksuālajā revolūcijā, pilnīgā kreisajā domāšanā, tādā liberālā dzīvošanā. Un tad atkal nākamā paudze most un saka, mums nepatīk šitā dzīvot, un atkal atgriežas atpakaļ pie iepriekšējās. Jautājums ir, vai arī mums, kā Dieva bērniem, tā līdzīgi ir jāmētājas, un kur mēs šobrīd kā sabiedrība esam. Jo daudzas no tām lietām, ko mūsu sabiedrībā sauc par progresu, patiesībā tādas nav. Patiesībā tās ir regress sabiedrības kopumā, kā mēs to uztveram. Un tāpēc tā pirmā atziņa, ko es gribēju, lai jūs paņemat no šīs sesijas, ir, ka degradācija ir normāls kritušas pasaules stāvoklis. Mums nevajadzētu sagaidīt neko labāku, ja mēs runājam par pasauli, kur ir kritus, kura dzīvo buntā pret Dievu. Tad tas ir tas, ko loģiski mums būtu jāsagaida, ka kļūs aizvien sliktāk. Lai gan tas var tikt saukts aizvien patīkamākos un labākos vārdos, bet kā kopumam šai kritušai pasaulē ir tendence degradēties, ir tendence kļūt aizvien sliktāk. Un es gribu, lai mēs ātri apskatām kādus Bībeles piemērus par sabiedrībām, kuras bija tiešām degradētas un kur Dievam kaut kā bija jārīkojas to labā. Pirmais piemērs ir Noā stāsts. Jūs zināt par Noā stāstu, mēs šodien izspēlējām mazliet arī dažādas teatrāls uzvedumus no Bībeles. Noā, jūs zināt, kas ir Noā? Paceliet roku, ja zini, kas ir Noā. Ja kāds tev blakus pacēla roku, iedod viņam 5. Un tagad iedod 5, kā jūs būtu draugi. Alvis pats sev iedod 5. Tā ir jāsēž kādiem tuvāk, lai nav vienam pašam savu jādod 5. Iedod kādam 5. Come on, mēs esam draudzi, mums vajag sēdēt vismaz tik tuvu, lai mēs varam saost, kā otrs smird pēc sviedriem. Skatieties, kas ir rakstīts par Noā. Tāda 1. Mūzes 6, 5-6 tur rakstīts, ka Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtinauga zemes virsū, un ka viņu sirdsprāta tieksmes ikdienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Tas pats Dievs, kas dažas nodaļas atpakaļ skatījās uz savu radīto pasauli, un ko viņš teica? Tas ir... Jūs vēl aizvien guļat? Paskatieties, kāda aktuāla tēma. Vai palīdziet man? Viņš teica, tas ir labs. Viņš teica, tas ir labs. Dažas nodaļas vēlāk viņš skatās uz savu pasauli, un viņam paliek žēl, ka viņš to radīs. Tā bija tik ļoti samaitāta. Tik daudz ļaunums bija pārņēmis to,
Kā citi tulkojumi saka, ka tie cilvēki, kas dzīvoja tajā laikā, katru dienu, katru brīdi domāja, kā viņi var nodarīt ļaunu citiem. Ļaunu, ko šodien varbūt mēs pat vairs nesaukt par ļaunu, kā ar to šodien jau saukt par labu. Bet Dievs redzēja, ka ļaunums bija tik ļoti piepildījis šo pasauli, bet bija vēl kāda lieta. Paskatieties pantu iepriekš, 4. pantā rakstīts, tanīs dienās milži bija zemes virsū. Arī pēc tam, kad Dieva dēli bija gājuši pie cilvēku meitām, un to visdrīzāk var attiecināt uz kādiem eņģeļiem, demoniskiem spēkiem, kuri ņēma šīs cilvēku meitas un tās dzemdēja bērnus, un tā kļuva piedzima šie varoņi, kas bija senlaikos vīri ar vārdu. No turienes mēs dabūjam tādus vīrus kā Goliāts un arī kādas senas teikas, ja stāsti arī grieķu mitoloģijā par kādiem Herakliem, un tā nemaz nav tik tālu no patiesības, ka mēs paskatāmies to, kas notika pirms šiem plūdiem. Un tātad Dievs redz, ka šī garīgā pasaule, fizisko pasauli sajauc, tur demoniski cilvēki piedzimst, ļaunuma pilni, un ļaunums vairojas pār pasauli, un Dievam bija kaut kā jāiejauc, lai apturētu šo ļaunumu, kamēr vēl bija kādi, kas dzīvoja svētu, šķīstu dzīvi viņa priekšā, un tiek uzskatīts, ka Noā ģimene tika uzskatīta par taisnu tieši tam dēļ, ka viņi dzīvoja monogāmās attiecībās. Gan Noā bija viena sieva, un arī viņa dēliem katram bija viena sieva, kas, acīm redzot, tajā kultūrā vismaz mums parāda, ka viņi bija šķīsti un dievbijīgi cilvēki, kuriem bija kontakts ar Dievu, un Dievs viņus paglāba, lai cilvēks netiktu pazudināta pilnībā. Vēl mēs zinām, ir stāsts par Sodomu un Gomoru. Cik daudz esat dzirdējuši, lata sieva, neskaties atpakaļ. Tur Dievs iznīcināja šīs pilsētas ar sēru un uguni no debesīm. Kam dēļ? Tam dēļ, ka viņš ir svēts, viņš ir taisns, un pasaule un cilvēks bija grēku pilni. 1. Mūzes 18:20 lasīja kopā ar mani. Un tas kungs sacīja, brēkšana par Sodomu un Gomoru patiešām ir liela, un viņu apgrēcība ir ļoti smaga. Es iešu un lūkošu, vai viņi ir darījuši pēc tās brēkšanas, kas aizsniegusi mani, vai ne. To es gribu zināt. Interesanti šeit tāds jautājums tiem, kur vienmēr saka, ka Dievs ir pilnīgi visā, katrā ļaunumā, visur Dievs ir klātesošs. Bībelē mēs vairākās vietās redzam, ka Dievs, tur ir rakstīts kādā vietā vecajā derībā, ka Dievam pat prātā nebija ienācis, ka cilvēki var darīt tādu ļaunumu, jo Dievs ir svēts, Dievs ir mīlestība. Viņš tic par vislabāko, cer par visu labāko. Un šajā gadījumā Dieva priekšā nāca saucienu, lūgumu par to, kas notiek šajās pilsētās, un Dievs kādu brīdi saka, hei, man ir jāiet paskatīties, vai tiešām šīs briesmīgās lietas tur notiek. Un skatieties, kā tas tālāk risinās. 4. pants. Tātad Dievs sūta 2 eņģeļus, un tie vēl nebija apgūlušies pie lata namā, kad Sodomas pilsētas vīri aplenca namu, zēnu un sirgma un visas paudzes, visādi ļaudis no visām malām. Un tie aicināja latu ārā un sacīja, kur ir tie vīri, kas pie tevis iegriezās naktī? Liec tiem iznākt ārā pie mums, un mēs iepazīsim tos. Lūk, tāda bija šī situācija, stāvoklis pār šīm pilsētām, Sodomu un Gomoru. Paldies Dievam, mēs nedzīvojam šobrīd tādā sabiedrībā, vai ne? Ja tev atnāk ciemiņi, tad nav pilsētas vīri un bērni, kas nāk pie tevis un grib iepazīties ar taviem ciemiņiem. Un šajā brīdī mēs varam sajusties labi par to. Bet kas tad bija Sodomas un Gomoras grēks? Jūdas vēstules 1. nodaļā 7. pantā mēs lasām tās Sodomu un Gomoru un apkārtējās pilsētas, kuras šiem līdzīgi, lasat kopā ar mani, līdzīgi padevās netiklībai un nomaldījās pretdabīgās miesas kārībās, ir noliktas par atbaidošu piemēru mūžīga uguns soda izciešanai. Šīs pilsētas nomaldījās, šīs pilsētas padevās netiklības garam, padevās tam, kas valdīja apkārtējā pasaulē, bet viņi tam īpaši padevās šim demoniskam spēkam, kas darbojās viņos. Un līdz ar to sods nāca pār viņiem. Šajā brīdī kāds saka, hei, bet man vispār ar homoseksuālām domām pat nav nekas kopīgs. Varbūt, ka ar mani viss ir kārtībā. Ļaujiet man jums parādīt 3. Mūzes grāmatā 20. nodaļā. Tur ir aprakstīti dažādi seksuāli aizliegumi. Vienkārši, lai jūs zinat, par ko Bībele runā vecajā derībā. Jau vecajā derībā Dievs aizliedz, skatieties, Dievs aizliedz cilvēkiem stāties seksuālās attiecībās ar saviem asinsradiniekiem, ar saviem vecākiem, ar pamāti, ar patēvu, ar māsu, ar brāli, ar savu bērnu vai mazbērnu, ar pusmāsu vai pusbrāli, ar tēvotu, tanti, vedeklu, znotu, radinieku, kaimiņa dzīves draugiem, sava dzimuma pārstāvi un pat lopiem. Un kāds teiks, pļāviens, kurš gan gribētu kāds no šīm lietām darīt? Tad, kad cilvēks kļūst samaitāts, tad
tas turpina progresēt. Mēs dzirdam arī šodien stāstus par cilvēkiem, kur sāk vienkārši ar pornogrāfiju, bet pēc kāda laika viņi jau skatās smago pornogrāfiju, sāk skatīties pat geju pornogrāfiju, jo grēks, ka tas mūs paņem, ziniet, iedod vēlnam mazo pirkstu, viņš paņem visu roku, viņš paņem visu tevi. Kamdēļ Dievs teica šos aizliegumus, jo bija cilvēki, kuri darīja to. Cilvēki, kuri nodevās šādām seksuālām attiecībām, un tāpēc te nav runa tikai par LGBT kopienu. Tā kopiena ir ļoti plaša, un tā Dieva svētuma standarts ir tik ļoti augsts, ka vispārējais mums ir jāatliek. Kādreiz mēs liekam lielu uzsvaru tieši uz gejiem, bet paskatieties, šajā konkrētajā raksturvietā vai rakstu kopā ir 15 heteroseksuāli ierobežojumi. Ir 1 tikai homoseksuāls ierobežojums, 2 pedofīlijas ierobežojumi un 1 zoofīlijas. Bet kāpēc tas ir tik burtiski? Kāpēc tas ir tik būtiski? Kāpēc ir tik svarīgi Dievam, ko mēs darām ar savu seksualitāti? Šodien mēs to vairāk arī apskatīsim. Bet 1. Korintiešiem 6:9 Pāvils saka, nemaldiniet sevi. Iebas kādam savu blakus, nemaldini sevi. Nemaldiniet sevi, ne dzidzvirtuļi, ne zelka kalpi, ne laulības apgānītāji, ne baudu kārie, ko citu tulkojumi teikt homoseksuāli, ne arī vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne alkatīgie, ne dzērāji, ne rupību runātāji, ne laupītāji Dieva valstību neiemantos. Mēs taču gribam ieiet Dieva valstībā, bet Pāvils saka, nemaldiniet sevi. Ja jūs piekopjat, ja jūs dzīvojat pakļaujoties, ja jūs dzīvojat samierinoties ar šiem dzīvnieciskiem, miesīgiem, grēcīgiem instinktiem savā dzīvē, tad jūs neiemantosiet Dieva valstī. Tāpēc ļaujiet man pateikt jums vēl kādu atziņu. Evaņģēlijs ir vienīgā labākas nākotnes cerība mūsu valstī un visā pasaulē. Nav nekas cits, nav neviens cits spēks, kas var izmainīt cilvēku sirdis, kā tikai draudze, caur kuru Dievs sludina evaņģēliju šajā pasaulē. Vēsturē atskatoties, katra kaut kāda morālā revolūcija, kas notika Amerikas Savienotajās valstīs vai tepat Eiropā, nāca caur to, ka tika pacelti Dieva vārda standarti un evaņģēlija saskanēja vienā vai otrā veidā sabiedrībā. Un sabiedrība atsaucās tam, padevās tam un pievērsās Dieva likumiem. Pievērsās dzīvot saskaņā ar Dieva oriģinālo plānu priekš mums. Tāpēc, draugi, neliksim savu cerību politiķos, neliksim savu cerību kādos labos cilvēkos, influenceros, ka viņi tur kaut ko parādīs Instagramā un līdz ar to visa sabiedrība kļūs labāka un brīnišķīgāka, jo tikai evaņģēlijs, tikai Dievs var izmainīt cilvēku sirdis, un tamdēļ ir tik būtiski, ka šajā laikā mēs kā jauni cilvēki, kas dzīvojam šeit Latvijā, ka mēs sludinām evaņģēliju radikālā veidā. 2. Timotejam 3:1-5 mēs lasām, Pāvils saka, bet zinu to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, tādi, kas mīl sevi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu. Par katru no šiem vārdiem mēs varētu daudz un dikti skatīties tālāk 6. pantā, jo tādi ir tie, kas iespiež namos un gūst sievas, kas apkrauti grēkiem, un tālāk viņš saka, viņi mācās, bet nenonāk pie patiesības. Un viņu neprāts būs redzams visiem. Tagad es gribu mazliet, ka mēs ieskatāmies tajā, kas notiek pasaulē. Ļoti ātri, tie ir virsraksti, bet varbūt, ka kādu no jums esat palaiduši garām. Skatieties, Amerikas Savienotās valstīs kāds pusaugu transpersona tiek nosvilpta, izsvilpta pēc uzvaras meiteņu skriešanas sacensībās. Daudz viet rietumu pasaulē jau sen tas ir, ka puiši var sacensties ar meitenēm, un viņi uzvar viņas, jo vienkārši vidēji atlētis vīrietis, gribiet, negribiet to atzīt, būs ātrāks par lielāko daļu sieviešu vai meiteņu. Tā mēs esam uzbūvēti. Eirovīzija ir Eiropas seja. Kārtējo reizi Eirovīzijā uzvar, ja ne labākās balss īpašnieks, tad vismaz vīrietis, kurš ir kleitā. Apvienotā metodistu baznīca, Latvijā gan metodisti no tā atturās, apvienotā metodistu baznīca jau šobrīd ordinē mācītājus gejus. Štatos, Amerikas Savienotās valstīs, dažos štatos veselības aprūpētāji skolās vecākiem neziņot jau var piedāvāt un sākt vest bērnus, kuri ir apmaldījušies savā dzimuma identitātē caur hormonu terapijai. Tātad bērni pat bez vecāku piekrišanas var tikt jau vestam cauri pakļaut šīm lietām, kas neatgriezeniski ietekmē viņu veselību un nākotni. Un vēl jāsaka arī šo nesen es redzēju, ka Vācijā, tas ir pirms dažām dienām, Vācijā tika dekriminalizēti bērnu pornogrāfija. Un pedofīlu aktīvistu grupas šobrīd svin. Ja, tas ir tas, kas notiek pasaulē. Mēs varētu vēl skatīties virsrakstu, bet paskatīsimies, kas šobrīd notiek Latvijā. Kā jau jūs ziniet, mūsu prezidents ir gejs.
tādā ziņā viņš pat varbūt ir labāks par dažu labu iepriekšējo prezidentu, bet tas kaut ko parāda par mūsu nāciju, tas kaut ko parāda arī par to stāvokli, kādā mēs šobrīd atrodamies. Viens no populārākajiem mūsu pilsētas naktsklubiem, es tā saprotu, ir šis te skapis, kas ir tieši vieta, kur ir drag queenu klubs, un daudzas prominentas slavenības uzskata to par savu nepieciešamību atrasties tieši šajā vidē un šajā klubā, tā pieņemot un atbalstot un stiprinot visu to, kas caur šīm propagandēšanu notiek mūsu pilsētā. Tad arī es lasīju aptauju, kur 23. gadā ir rakstīts, tas bija liekas TVNet, ka teju trešdaļa 27% Latvijas iedzīvotāji atbalsta LGBT kopienu. Un no vienas puses paldies Dievam, jo tas ir kreisi noskaņots mēdījis, kurš rāda, ka tomēr salīdzinoši maza sabiedrības daļa atbalsta šo kopienu un šo dzīvesveidu, un tomēr jūs redzat, tendences parādās. Vēl viens piemērs ir Amuna Dāvis, kurš tiek uzskatīts par pašmāju slavenāko drag queenu. Un pērnā gada novembrī viņš ieguva savu ideālo augumu. Pastieties, kā viņš izskatījās iepriekš. Viņš ir parasts puisis, bet pastieties, kādu viņš tagad nozīmīgi iegūst, cik daudz viņš tagad piedalās visādos šovos, un cik daudz arī tādi jauni cilvēki kā jūs kādi, kur jūtas tā diezgan pelēcīgi un redz kādu, kurš izdara šīs lietas ar savu dzīvi, un pēkšņi viņam ir dzīve, pēkšņi viņš ir populārs, daudz viņu skatās. Bet pat šajā kopienā ir šķelšanās. Pastieties, ko Dāvis arī ir teicis kādā intervijā. Tā kā tu saki, tu nepareizi pateiksi viņš, viņa, viss. Tu esi tagad homofobs. Tu man nosauc par sievieti, bet reāli tev priekšā stāv vecs. Un saproti? Un tas viss ir aizgājis tādā, es atvainojos, ļoti daudz LGBT kopienas cilvēkiem sāk atteikties no šīs kopienas. Sākumā bija LGBT, kāpēc nevarēja vienkārši to tā arī atstāt? Katru gadu nāk LGBTQA+, tur viss alfabēts ir klāt. Katru gadu nāk jauns klāt burts. Kas tas par es nevaru izsvērt sviestu. Ir cilvēki, kas uzskata, ka tev ir jāzunā viņš daudzskaitlī, viņi. Kas aiziet, lūdzu, pie ārsta? Lielākā daļa sabiedrība mūs visus pabāž zem viņiem. Kaut gan es pats to neatbalstu. Un cilvēkiem dēļ šādiem, es atvainojos, Pokemoniem sāk likties, ka visi geji ir tādi. Priekš manis ir divi dzimumi, vīrietis un sieviete, viņš, viņa. Interesanti ir tas, ka mums kā sabiedrībai tiek attēlots, ka visi ir vienoti. Ka visi šī kopiena ir vienota. Bet tāpat laikā vai viņiem ir tiesības, vai viņi drīkst arī pateikt domas, kas atšķirās no kopējā. Un ir kādi, kuri domā un skatās un saprot, hei, kaut kas ir atžgāni, kaut kas nav pareizi, bet kad viņi runā, tad viņi saskarās ar spiedienu un atstumtību paši no savas kopienas, kas it kā ir toleranti un pieņem visus. Šajā gadījumā gan jāsaka, cik atžgāni ir šī morāle un šis morāles kompas, jo viņš pats arī nepārstāv. Tas viss iesākās ar LG, pēc tam bija LGB, pēc tam pienāca T, un vairums no LGB kopienas negribēja, lai T pieliek viņiem klāt. Un katra grupa, kas tagad tiek pievienota, saka, vai iekšēji domā, nē, viņus vairs nē, tas jau ir pat raku. Bet viņš pats domā, ka viņš labi iedaras. Tur Jesajas 5:20 rakstīts, bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu, un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaisu par tumsību. Un, lai saīsinātu visu šo tālāko daļu, es gribu jums parādīt, mēs tā kā varam sajusties labi, pastieties. Kā bija Sodomā, Gomorā, mēs vēl esam tālu līdz tam visam. Bet skatieties, kādus vārdus Jēzus teica attiecībā uz Kapernaumu Mateja evaņģēlija 11. nodaļā. Tur 23. pantā ir rakstīts. Un tu, Kapernauma, vai tu nebija līdz debesīm paaugstināt, jo Kapernauma bija vieta, kur arī Jēzus sludināja Dievu valstību un kur Jēzus kalpoja. Līdz debesīm paaugstināt, tu līdz ellē tiksi nogāzt, jo ja Sodomā, skatieties, ja Sodomā tā, uz ko mēs tikko skatījāmies, teicām, viņi bija briesmīgi, viņi bija pelnījuši sodu. Viņš to saka Kapernaumai. Ja Sodomā būtu tāda brīnuma būtu notikuši, kas notika tevī, tad tā stāvētu vēl šodien. Bet es jums saku, Sodomas zemē būs vieglāk tiesas dienā nekā tev. Draugi, mēs dzīvojam laikā, kad mums ir evaņģēlijs, Dievs pagodina savu vārdu, un tādēļ neskatīsimies uz šiem pagātnes pagrimu un piemērojam, sakot, pastiediet, cik mēs esam labi, cik mūsu sabiedrība ir laba. Bet lūgsim, kalposim, sludināsim evaņģēliju, saprotot, ka ja šajā laikā cilvēki noraida Dieva mīlestības dāvanu par spīti visam, ko Dievs ir darījis un kā Dievs ir atklājies, tad tās beigas būs vēl skumjākas. Un pēdējā doma, ar kuru es gribēju jūs pavadīt šajā sesijā, ir tā, ka sabiedrības stāvoklis nenosaka un nedrīkst noteikt tavu stāvokli.
Nav svarīgi, kas notiek apkārt. Patiesībā mums par to ir jālūdz, mums par to ir jāiestājas, mums ir jābūt tiem, kas mēs stāvam par gaismu un patiesību. Bet nav būtiski, kas notiek apkārt, draugi. Tas nav būtiski. Vecajā derībā, jaunajā derībā ir tik daudz piemēru, kur Dievs bija kopā ar kādiem, kas tika izrauti no drošas vides, pat pusauģu vecuma esot. Sadraks, Mezaks, Abednego, Daniels nonāca vidē, kur visapkārt bija grēks, kur visapkārt bija kārdinājumi, kur visapkārt bija ļaunums, bet viņi spēja pasargāt savu sirdi Dievu priekšā. Un es gribu jums teikt, ka šī diena ir par to, lai arī jūs to saprastu un zinātu, ka šis ir laiks, kad jūs ne tikai drīkstat, ne tikai nepieciešams, bet jūs varat pastāvēt. Jo Dievs jūs ir kristījis savā svētajā garā, un svētais gars mums dod spēku būt par lieciniekiem. Un tāpēc noslēgt gribu ar šo raksturvietu 1. Tesaloniķiešiem 4, 3-5, kur rakstīts, tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti. Un atturētos no netiklības, lai jūs ik viens prastu valdīt pār ķermeni svētībā un godā, lai jūs nedodotos nevaldāmai kaislei, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Draugi, ir atšķirība starp tiem, kuri nepazīst Dievu un kuri nepieder Dievam, un mums, kas mēs esam viņējie. Viņš mums dod prāta skaidrību, un viņš mums dod spēku un morālu stāju būt un dzīvot šajā laikā, un ne tikai pašiem dzīvot svētas Dievam patīkams dzīves, bet arī uz to pamudināt un vadīt arī tos cilvēkus, kas ir mums apkārt. Kāpēc tas ir būtiski? Kāpēc tas ir būtiski, ko es jums saku? Iespējams, ka pat draudzes vidē jūs varat saskarties ar cilvēkiem, kuri sauc sevi par kristiešiem, bet nedzīvo tā. Kuri var jūs pamudināt uz pasaulīgām lietām. Mēs drusku ieskatījāmies tajā, kas notiek šobrīd mūsu valstī, kas notiek mūsu pasaulē, mums apkārt. Un ja jūs lietojat sociālos tīklus, ja jūs skatāties televīziju, skatāties filmas, pat mūtfilmas, tad tur visur lielākoties iekšā ir milzīga propaganda, kas apzināti un visbiežāk zemapziņā strādā tieši uz jauniem cilvēkiem, lai arī jūs pievērstos ceļiem un lietām, kuras nav tās labākās priekš jūsu dzīves, kas nav tas Dieva plāns priekš jums. Un tāpēc ir svarīgi, lai mūsu acis ir atvērts. Jēzus vairākās vietās saviem mācekļiem teica, esiet modrā prātā, esiet skaidrā prātā, esiet modri. Jums ir jāsaprot, kas notiek apkārt. Kāpēc gribēju jums parādīt to, kas notiek, lai jūs redzētu, jo mēs nedrīkstam šeit dzīvot tā, it kā mēs jau esam debesu valstībā. Jā, draudzē, kad mēs kādreiz pielūdzam kopā, kad mēs esam mazajās grupās, kad mēs esam savā personīgajā laikā ar Dievu, tā sajūta tāda var rasties. Hei, ir tik forši, ir tik labi un ir labi Dieva klātbūtnē, ir labi svēto sadraudzībā. Bet vairumu savu dzīves dienu mēs taču pavadam ārpus draudzes, ārpus tās vides, kur apkārt ir, teiksim, tā drošā vide, drošā saliņa, un ir svarīgi mums to apzināties. Kā jūs domājat, vai tas ir būtiski, ja tu gadījumā aizbrauktu uz kādām sacensībām, bet tu nezinātu, ka tu piedalies sacensībās? Tu piecelies no rīta, tev tur mamma vai draugi iedod kaut kādas drēbes, tev liekas, ka tas ir stilīgi vai kā, tu apģērbi, tur botas uzvelc, šortus, krāklu, tagad tu ej kopā ar viņiem. Un pēkšņi kaut kādi cilvēki sāk tevi grūst, skrien tev garām, ņem tev no bumbu, sāk tevi raustīt. Droši vien tev palīdzētu tas, ja tu zinātu, ka tu piedalies sacensībās. Vai ne? Ja tev nav ne jausmas, tu nevarēsi palīdzēt komandai un tu būsi apdraudēts. Bet ja tu esi iepriekš sagatavots, ja tu esi brīdināts, tad tas daudz ko maina.